mēs tiktu kaut kur uz priekšu, vispirms ir jālikvidē visi komunisti, kas ir pie varas. Mums ir jānāk citai paudzei, kas domā progresīvi, nevis veco komunistu garā, ka domā tikai un vienīgi kā vairāk savā kabatā un kā vairāk nospērt no nabagiem. Kā tikai nabagus apsaka, tikai nabagus. Lūdzu, man draud ar apsardzi, man baigi ātri jārunā. Pagaidiet. Vai, es esmu uztraukusies. Закончились, может, на той стороне есть. Jā. Mums taču nav pensijas. Vai mums ir pensijas? Mums taču nav pensijas. Kas par problēmām? Laika jums nav. Jūs varat iet mājās. Jūs te neviens netur. Šeit ir pensionāri sajiet. Lūdzu, atšujieties no manis. Visu braucu vajadzību. Man nav mājums, es esmu apruņojusies, man ir pistole līdzi. Lūdzu, sauciet apsargus, man ir gāzes pistole. Nevis 5 minūtes. Cienījamies sapulces dalībnieki. Es ļoti atvainojos par šo te absolūti neplānoto incidentu, bet par cik mums jau ir viens, mums ir jāpieņem kopā rezolūcija šai sapulcei. Un tādēļ, ja jums nav iebildumi, es nolasīšu to, ko ir sagatavojusi Latvijas Pensionāru federācijas valde, un lūkšu jūsu atļauju papildināt šo te rezolūciju ar tiem izteikumiem, ko mēs dzirdējām šeit no tribīnes, tāpat arī ar tiem priekšlikumiem, kas man ir iesniegt rakstiskā veidā. Mēs tāpat plānojam, ka pievienosim šai rezolūcijai, pievienosim visu plakātu tekstus, lai viņus kopā ar rezolūciju nogādātu Latvijas Republikas valdībai un Saimai. Vai mēs varam ķerties klāt pie rezolūcijas? Nedrīkst vairs. Latvijas pensionāru organizāciju pārstāvju sapulces rezolūcija. Pensionāru organizāciju pārstāvji no Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Rīgas pauž satraukumu par vecākās paaudzes dzīves līmeni, kas turpina strauji pasliktināties. Ar vairāk kā 100 000 parakstu panāktais nelielais pensiju pielikums vismazākajām pensijām nespēja nopietni mainīt situāciju. 4. daļa Latvijas pensionāru turpina saņemt ienākumus, kas ievērojami zemāki par iztikai nepieciešamo. Valdības solījumi nodokļu samazināšanai paliek nepildīti jau vairākus gadus no sociālās apdrošināšanas budžeta. Tiek veikti tam nepiekritīgi izdevumi. Sabiedrībai tiek skaidrots, ka budžets ir ar deficītu un tādēļ nav iespējams realizēt lielākas izmaksas pensijām. Ar bažām lielākā daļa pensionāru gaida eiro ieviešanu, saistot to ar ievērojumu cenu kāpumu. Mēs 7. septembra sapulces dalībnieki Latvijas vecākās paaudzes vārdā
Prasam tiesības vecumdienas pavadīt siltā mājoklī, paēdušiem un spējīgiem rūpēties par savu veselību. Tas nav daudz valstī, kur turpat 10 gadus ir Eiropas Savienības pilntiesīga dalība valsts. Mēs pieprasām Latvijas Saeimai un valdībai neatliekami risināt sekojošus jautājumus. Pilnībā izpildīt 106 000 pensionāru prasību par pensiju indeksāciju 2013. gadā. No 2014. gada ieviest pensiju indeksācijas sistēmu, kas pilnībā kompensētu pensionāriem dzīves dārdzības pieaugumu nākotnē. Palielināt piešķirtās piemaksas par darbu līdz 1996. gadam no 70 centīmiem uz augšu, atjaunot šo piemaksu piešķiršanu. Ieviest valstī pensionāru veselības apdrošināšanas sistēmu, kas ļautu visiem pensionāriem izmantot ārstniecības iestāžu pakalpojumus veselības uzturēšanai pilnā apmērā. Sākot ar 2014. gadu, noteikt pensionāru iedzīvotāju ienākumu neapliekamo minimumu vienādu ar minimālo algu valstī, tas ir 225 latiem. Vai mēs varam pieņemt šādu te rezolūciju, papildinot viņu? Es redzu, kad ir pacelts masveidā rokas. Vai, paldies jums, vai ir daudz tādu, kas nepiekrīt šādai rezolūcijai? Jā, es redzu 3 rokas. Jā, 4. Tātad mēs šādu te rezolūciju esam pieņēmuši. Tātad man ir vēl pieteikušies diezgan daudzi cilvēki, kas vēlētos kaut ko teikt mūsu šodienas sapulcei. Bet ņemot vērā iepriekšējo incidentu, atklāti sakot, es mazliet kļūstu tāds tā kā bailīgs, un varbūt, ka mēs varētu arī noslēgt šo te pasākumu. Tad es gribētu vēlreiz pateikties visiem šīs te sapulces dalībniekiem, pateikties mūsu pensionāru organizācijām visā Latvijā, un it sevišķi lūdzu neapvainojieties, es gribētu pateikties Latgales organizāciju pārstāvjiem, kas neskatoties uz to, ka atsevišķi aktivisti aģitēja pret šo te pasākumu un pret ierašanos Rīgā, pat ieskaitot zvanus pašvaldībām nepiešķirt autobusus, tomēr šeit ieradās un ir kopā ar mums. Es gribētu pateikties pašvaldībām, tām, kuras ikdienā atbalsta mūsu nabadzīgākos pensionārus ar dažādiem pabalstiem un citām lietām. Es gribētu pateikties pašvaldībām par atbalstu mūsu pensionāru aktīvākajai daļai. Tāpat es gribu pateikties mūsu sadarbības partneriem, kuri atbalsta mūsu pasākumus un kopā ar mums ir gatavi cīnīties par labāku nākotni. Es gribētu pateikties arī tām starptautiskajām organizācijām un vispirmām kārtām igauņu kolēģiem, kas ir solidarizējušies ar mums un atbalsta mūsu prasības Latvijas Republikas valdībai un Saeimai. Un visbeidzot, es domāju, ka mēs kopā esam ļoti liels spēks. Ja mēs būsim vienoti un iesim uz nosprausto mērķi, mēs varam sasniegt daudz. Paldies jums! Tālāk es nododu mikrofonu, tālāk mums ir